Dārgākais Samsung Watch 8 maksā apmēram 360 līdz 400 eiro. Dārgākais Watch 8 Classic 450 līdz 530 eiro. Protams, ka cenas ietekmē LTE esamība vai neesamība, kā arī izmērs, bet aktuālās cenas var pameklēt pats. Starpības starp šiem pulksteņiem un to cenu ir vairāk vai mazāk saprotama un, manuprāt, attaisnojama. Bet kādi tie ir paši par sevi un kurš potenciāli būtu piemērotāks tev? Abi pulksteņi būtībā ir vienādi, tomēr dažās lietās ļoti skaidri atšķirīgi. Sākot jau ar dizainu, ar izmēriem, kur Classics ir 46 mm, bet lielākais Watch 8 44 mm. Classic ietver sevi tradicionālo Samsung rotējošo kroni, kurš ir mans personīgais favorīts un, manuprāt, vislabākais risinājums, kāds vietpulksteņiem mēdz būt. Nav Apple vai Huawei vilkšanas pāri visam ekrānam, nav Garmin mūžīgi apnicīgās pogu spaidīšanas vai relatīvi neatsaucīgā vilkšana. Vienkārši paņēmi kroni, pagriezi kā gribi. Parastais Watch 8 savukārt ir ļoti tradicionāls vietpulkstenis ar visai tradicionālu pārvaldību. Te katram pašam principā es teiktu, ka ir jāskatās, kurš izskatās labāk uz rokas, un ja Classic ir pa lielu, tad varbūt, parastais derēs labāk. Tālāk atkal, pretēji loģikai, mazākiem pulkstenim ir lielāks ekrāns, bet pikseļu blīvums abiem pulksteņiem ir identisks. Kas vēl attiec uz baterijām un to ietilpību, tad Classic nāk ar divreiz vairāk atmiņu un nedaudz lielāku bateriju, bet kopumā baterija abiem būs apmēram līdzīga un tie kalpos apmēram līdzīgu laiku. Classics manā gadījumā caurmērā 2 dienas ar astīt. Varbūt tur starp šiem būs kaut kāda stundas atšķirība. Abi pulksteņi nāk melnā vai baltā krāsā, īpaši nekādu citu variantu, kā tas bija iepriekšējiem modeļiem, nav. Vēl no uzbūves kvalitātes ir jāmin noteikti jaunuma siksniņu stiprināšanas mehānismam. Man konceptuāli patīk, Samsung veido šo te mehānismu, tas ir ļoti vienkārši saprotams, un ja man jāvērtē, tad šis šķiet labāks un ērtāks un ātrāk lietojams par Apple vai Huawei veikumiem. Var gadīties, protams, ka pirmais iebāziens būs ciešāks, bet principā ieguļ iekšā, un kas jāņem vērā, tad neviena no iepriekšējo modeļu siksniņām nederēs arī šajos modeļos, un es arī novēroju, ka Watch 8 atnāca jau ar kaut kādiem minimāliem skrāpējumiem korpusā, kas tikai var apliecināt to, ko rāda datu lapa un sajūtas, ka alumīnija rāmis Watch 8 ir mazāk izturīgs kā nerūsējošā tērauda rāmis Watch 8 Classic pulkstenī. Brīdī, kad šie pulksteņi vispār tika prezentēti, nevis šobrīd, kas bija jau kaut kādu laiciņu atpakaļ, to lielākā novitāte bija fakts, ka vari uz pulksteņa lietot Gemini, jeb Google mākslīgo asistentu. Šobrīd šī funkcija ir pieejama visiem Wear OS pulksteņiem, kas Latvijā būtu, viskurš būtu Samsung, Pixel, Mobvoi, OnePlus vietpulksteņi. Tiesa ar zināmu garantiju es varu teikt, ka tikai Pixel un Galaxy Watch pulksteņiem šis ir un šis strādā. Bet būtībā šis izmēr nereāli ērti, īpaši, ja tev ir LTE modelis, kuram ir piekļuve internetam, tad vispār lieliski, bet kopumā nevajadzēšana lietot telefonu, lai kaut ko pajautātu Gemini, ir lieliska. Gemini, kāds šobrīd ir laiks ārā? Aktuālās laika ziņas ārā. Laiks Rīgā šobrīd ir 11:06 AM. Un kādi ir laikapstākļi, kad būs tuvākais lietus? Tūlīt pārbaudīšu, kad Rīgā tuvākajā laikā gaidāms lietus. Pēc pašreizējām prognozēm lietus Rīgā gaidāms jau rītdien 17. oktobrī sākot no rīta. Arī šodien dienas gaitā var būt periodiski mākoņi ar lietu. Tā kā tu saprati. Uzreiz gan ir jāmin, ka izvēle šajā sakarā asistentu ir starp Gemini vai Bixby, un kaut kādās lietās Bixby varētu būt noderīgāks, bet tādā ikdienas lietošanā, kā tu tikko redzēji manā demonstrācijā, tomēr vairāk tiktu izmantots Gemini. Abus divus pulksteņus izmantojot, uzreiz var sajust, ka tie tehniski ir gandrīz identiski. Ātri, gludi, neko nelago. Atšķirība ir vairāk, pašās sajūtās. Classic versija ir smagāka, masīvāka ar to rotējošo kroni, kas dod tādu, ja tā var izteikties, īsta pulksteņa sajūtu. Uz rokas jūtas stingrs, premium, pat mazliet tradicionāls. Parastais Watch 8 pretēji ir vieglāks, sportiskāks, mazāk uzkrītošs ideāls tiem, kas, manuprāt, grib valkāt sporta zālē vai skrienot kaut ko vieglu, kas baigi netraucēs. Abi darbojas ar Wear OS, kas nozīmē, ka beidzot Google un Samsung ir salikuši galvas kopā un viss beidzot strādā kā vajadzētu. Ir gan Google Maps, gan Wallet, gan YouTube Music, gan, protams, visas Samsung health lietas, miegs, stresa līmenis, sirds ritms, ādas temperatūra un tagad arī body composition mērījums. Ja gribas uzzināt, cik daudz no tevis ir muskuļi, cik kafija un cik picas.
Kas man patīk, un ko es konkrēti novēroju, bija, ka miega mērījumi beidzot ir kļuvuši precīzāki. Tas pats ar stresa noteikšanu. Agrāk tie bija vairāk, labi, pulkstenis kaut ko parāda, bet tagad reāli var redzēt loģiskas sakritības starp dienu un nakti. Un šoreiz nebūs īsti ierastā nepirkt, apdomā shortlistēt vai pirkt, jo es teiktu tā, ka abi pulksteņi ir pietiekami atšķirīgi vai tēmēti uz pilnīgi atšķirīgām lietotāju grupām. Kopīgais abiem diviem ir fakts, ka tie mēra daudz, mēra labi, lietotnē ir virkne iestatījumu, kurus ielikt, cipranīcu izvēle ir pietiekami liela un bezmaksas, kā arī to modificēšana, jeb personalizēšana ir plaša. Abi pulksteņi vienlaicīgi negribīgi, starp citu, rēģē uz žestiem. Atmest paziņojumus, jā, strādā, bet, piemēram, tur ieslēgt ar dūri pakratot to, ko iestatīja, piemēram, manā gadījumā waterlock, abi negribēja darīt, jo laikam jau kaut ko ne tā darīja. Vēl ir arī prikals, ko es dzīvē esmu redzējis, pārvaldīt Samsung televizoru ar žestiem, ja pulkstenis rokā. Abi spēja to darīt, tā ka jā, kaut kādu jaunāko feature produktam ir daudz. Šis tas ir cimperlīgs, bet šis tas tiešām interesants, kur nekur es to neesmu citur redzējis. Un es pat teiktu, kaut kādā mērā arī noderīgs. Īstumā, ja gribi pulksteni, kas izskatās eleganti, ir ar fizisku kroni un premium sajūtu, ņem Classic. Ja gribi ko vieglāku, sportiskāku, ko nejūti uz rokas un kas tehniski pa lielam dara to pašu, ko dārgais Watch 8. Abi ir ļoti līdzīgi, atšķirīgs ir tikai detaļas, bet tieši tās detaļas bieži nosaka, vai pulksteni tu gribēsi valkāt katru dienu, vai tas pa lielam gulēs atvilknē. Kopumā Samsung šobrīd ar Watch 8 sēriju ir ļoti, es teiktu, pārliecinoši priekšā pārējiem Android pulksteņiem. Ja tev ir Galaxy telefons, šis ir visloģiskākais risinājums, jo viss savienojas ideāli, ātri un pārņemās kā vajag. Noteikti aizstaigā līdz veikalam un pamēģini dzīvē klasika versiju, un tas rotējušais kronis ir viena no tām lietām, ko vajag sajust, lai saprastu, cik ļoti pietrūkst, ka tā vairs nav. Ja esi iPhone lietotājs, tad, es teikšu tā, neuzķeries uz lētiem piedāvājumiem, lejupielādēt trešo pušu lietotnes, jo tās nestrādās. Es tās pamēģināju. Un ja arī mistiskā kārtā aizies, man neaizgāja, tad tā lietošanas pieredze nebūs tāda, kā tas ir ar Samsung Wearables lietotni, īpaši uz Samsung telefoniem. Un tā jau mums Latvijā tā ekosistēma ir iekārtota. Apple telefonu lietotājiem labākais ir no Apple, kas nebūtu nav labākais vispār tirgu. Android lietotājiem jau ir plejāda, ko izvēlēties, bet tieši šo gudro feature ziņā Samsung šobrīd konkurences pulksteņos es teiktu, ka īsti nav. Varbūt Pixels uz papīra ir konkurence, bet realitātē īsti nebūs. Gemini uz pulksteņa SmartThings savienojamība, krietni precīzāki veselības monitoringu un gandrīz 2 dienu bateriju ar maksimālo pulksteņa resursu tērēšanu. Tas ir itin cienīgi. Tiesa, tas nav Huawei Garmin tur 2 nedēļas līdz 20 dienas cienīgi, bet vienalga. Ir krietni labāk. Ar to es domāju, ka tad šajā apskatā arī viss. Paldies, ka noskaties. Uzrakst komentāros, kuru no šiem diviem pulksteņiem tu izvēlētos, klasiku vai parasto, bet mēs ar tevi tiksimies jau kādā no citiem video. Atā!